Hei, šodien mēs esam ciemos pie kampaņas Dari savu pilsētu labāku otrās izvēlētās idejas autoriem. Dodamies iepazīties. Sabīne, kā tapa šī ideja? Šī ideja par viedo soli un velo apkopes staciju radās Gulbenes novada bibliotēkai sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldības turisma aģentūru. Un, jā, ņemot vērā, ka bibliotēkas mūsdienās vairs nav tikai grāmatu krātuves un vieta, kur var gūt informāciju, lūk, un saistībā ar to mēs sapratām, ka mēs vēlētos pie Gulbenes novada bibliotēkas viedo solu, kur būtu iespēja uzlādēt viedās ierīces un kas būtu aprīkots ar velo apkopes funkciju būtu pieejama. Kā tas izskatīsies? Fiziski tas būs šobrīd esošais pilsētu vidē jau esošais solis viens pie bibliotēkas tiks aizvietots ar šo solu, kas ir divi vienā. Jā, tad velo apkope plus uzlāde. Kā šis soliņš mainīs vietējo iedzīvotāju paradumus? Tas noteikti nebūs tikai jauns infrastruktūras elements, bet tas būs arī kā pulcēšanās vieta vietējiem iedzīvotājiem. Tā noteikti būs vieta, ko izmantos gan bērni, gan jaunieši, gan arī pieaugušie, kas dosies gan pilsētā savās gaitās ar velo, gan arī varbūt nedaudz ārpus, izmantojot gan zaļos ceļus, gan Tour de la Teste maršrutu, un tāpat arī turisti, kas pie mums brauc kuplā skaitā un izmanto mūsu velo maršrutus. Ko tu domā par šo ideju? Raksti komentāros un seko mums līdzi, jo pavisam drīz jau dosimies pie nākamās idejas autoriem. Tiekamies!